Mēs vērtējam šo kandidātu kā labāko iespējamo kandidatūru darbam ētikas komisijai. Tas ir mūsu lēmums. Mēs arī uzticamies tiem tūkstošiem vēlētāju, un ticiet man, varat pārbaudīt rezultātu par Bremaņa kungu balsoja krietni vairāk kā par ļoti daudziem no jums, ja? Viņu viedoklim, ka viņš ir cienīgs deputāts, lai darbotos pilnvērtīgi jebkura domes vēlētāja amatai. Atsekot deputātam Bremanim iespēju strādāt ētikas komisijā, ir pārkāptas ne tikai mūsu frakcijas deputātu tiesības un atbildībā vēlētāju priekšā, bet arī to tūkstošu rīdzinieku vēlme redzēt Rudolfu tieši tajā amatā, kur viņš tika virzīts. Un to dara vienpersoniski deputāts Kleinbergs. Ļaunprātīgi, es pateiktu, izmantojot savas tiesības. Es uzskatu, ka šai ētikas komisijai nebūs absolūti nekādas jēgas, jo tā ir darbosies tikai koalīcijas pārstāvju izvirzīti un atbalstīti kandidāti. Tas nav pieņemams, tam nav nekāda sakara ar demokrātiju, kuru neskaitāmas reizes piesauca Kleinbergs. Un līdz ar to mūsu frakcija, Suverēna Apvienība Jaunatvieši, nevirzīs kandidātus darbam ētikas komisijai.